Katru reizi, kad atbraucu uz Ādažiem, lai tiktos ar karavīriem, es arī pats gūstu vērtīgas dzīves mācības, jo dienests jau nav tikai par to, cik braštu spēja noturēt rokās ieroci. Esot dienestā, puiši kļūst par īstiem vīriem. Viņi iemācas nevien militārās zināšanas, bet arī civilajā dzīvē noderīgas īpašības, pastāvību un disciplīnu. Viņi iemācas atbildēt par saviem vārdiem un darbiem, un tas izraisa lielu cieņu. Es jau iepriekš rekrutēšanas un atlases centrā noskaidroju, ka dienestu var dalīt 3 dažādos veidos. 11 mēnešus dienēt NBS, 5 gadus dienēt zemesardzē vai 5 gadus mācīties un apgūt rezerves virsnieku programmu augstskolās. Un tieši tāpēc šis ir tas iemesls, kāpēc es pie jums esmu atbraucis. Un vai jūs varat mani izzināt tādā nelielā ekskursijā? Nu, tad es tev mazliet iepazīstināšu ar to, kā tad notiek šis 11 mēnešu valsts aizsardzības dienesta apmācību posms šeit Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē, kas līdzvērtīgi arī jebkurā citā Nacionālo bruņoto spēku vienībā. Tad, kā mēs zinām, tad ir 11 mēneši, un šos 11 mēnešus mēs sadalām tādos nosacītos 3 posmos. Pirmais posms ir pamatapmācība, kur šo programmu apgūst valsts aizsardzības dienas identiski tādu pašu kā jebkurš profesionāla dienesta karavīrs. Un šī pamatapmācība tiek arī dalīta nosacīt 2 posmos. Pirmais posms ir pirmais līmenis, pēc kura tad arī karavīrs dod šo karavīru zvērestu, ko jau jūs redzējāt pagājušajā nedēļā. Un pēc karavīra zvēres viņš turpina 2. līmeni. Pirmais līmenis no 2. līmeņa atšķirās varbūt nedaudz ar to, ka 1. līmenī tiek dots vairāk tāds teorētiskā bāze, protams, arī ar praktiskajām nodarbībām un praktisko ievirs, tad šis 2. līmenis jau ir vairāk padziļinātāks, kur jau vairāk tiek mācīta gan taktika, gan kauju šaušana un daudzas dažādas citas jau tīri praktiskas lietas. Un šis pamatapmācības posms ilgst nedaudz vairāk par 3 mēnešiem. Pēc tam mums ir ieplānota saucamā speciālista apmācība, kur katru karavīru izvērtējot gan pēc viņa iegūtās civilās izglītības, vai pēc hobijiem, vai pēc ārpus skolas interešu aktivitātēm, vai vispār tīri to, kas katram karavīram interesē, tad iespēju robežās mēs viņus sadalām pa specialitātēm, kādas viņš apgūs, vai arī pēc īpaši uzrādītām prasmēm pamatapmācības kursa laikā. Kā piemēram, tas var būt vecākais ložmetējnieks vai zemestobru granātu šāvējs vai sīvertī draiveris, jeb autovadītājs vai mehāniķis. Daudz un dažādi šīs specialitātes mums ir, un tad attiecīgi aptuveni no oktobra līdz decembrim tas laika posms, kad viņi apgūst šīs dažādās specialitātes un specializējas jau konkrētajam amatam, kura tad mums ir attiecīgi gan Nacionālo bruņoto spēku ietvaros ir nepieciešams vai arī konkrētajā vienībā. Un, protams, arī tajā pašā laikā karavīrs arī turpina savu dienestu, identiski kā profesionāla dienesta karavīrs. Ja mēs atšķirības ar pamatapmācību un jau saucamo pēc pamatapmācības posmu, tad ikdiena mazliet atšķirās ar to, kad pamatapmācības laikā tu dzīvo šeit uz vietas, no pirmdienas līdz piekdienai, 6 ir brokastis, 6 celšanās, rītarosme, brokastis, tad ir nodarbības, pusdienas, tad atkal ir nodarbības, tad ir vakara junda, un naktsmiežs 22 iestājās. Un, ja sestdienās, svētdienās nenotiek šī nodarbība, tā ir tā reize, kad karavīrs tad var doties mājās. Savukārt pēc pamatapmācības posma beigām, tad karavīrs principā tiek integrēts pilnībā Nacionālo bruņoto spēku profesionālā vienībā, un viņa diena ilgs tieši tāpat kā profesionāla dienesta karavīram. Respektīvi, dienesta darba diena sākās 8:30, un beidzās 17:00, ja, protams, nav apmācības, kas tiek ieplānotas vai poligonā, vai dažādās citās specializācijas kursos. Un tas nozīmē to, ka pēc 17:00 viņš ir tiesīgs doties mājās, vai arī, ja viņam, teiksim, dzīvesvieta ir dikti tālu no Rīgas, kas aizņem ļoti ilgu posmu doties mājās, viņš var mierīgi palikt šeit kazarmās uz vietas. Un tāpat arī izmantot mūsu burvīgo sporta infrastruktūru, kur ir daudz un dažādas iespējas nodarboties ar sportu. Tad pašā sporta centrā mums ir basketbola zāle, volejbola zāle, florbola zāle, handbola zāle, minifutbola zāle, tad arī skriešanas celiņi, crossfita zāle, trenažieru zāle, alpīnisma siena, pat boksa rings, kur var ar boksu nodarboties, un daudziem dažādiem sporta veidiem arī tiek nodrošināta treneri. Ja, tā kā tās ir iespējas, ko var darīt pēc darba vai darba dienas beigām.
Un tad pēdējais noslēdzošais posms mēs viņu šobrīd dēvējam kā kolektīva apmācība. Kaut gan jāsaka, kolektīva apmācība principā jau sākās nosīt jau pēc pamatapmācības beigām. Tas nozīmē to, ka karavīrs integrējās pilnībā jau kaujas un taktisko vingrinājumu izpildē jau ar esošo vienību, kurā tad viņš ir integrēts. Un tad šobrīd tas mūsu plāns ir, kad arī Valsts aizsardzības dienesta karavīram tiks dota ne iespēja, kā lai saka, tā ieskats varbūt arī to, kā notiek lielās militārās mācības. Viena no tām ir Kristāla bulta, kas arī ir mums viena no starptautiskajām mācībām, kas arī bieži vien arī tiek plaši stāstīts. Un otra iespēja, iespējams, ka tās varētu būt jau kaut kādas starptautiskās mācības ārpus Latvijas. Bet tas šobrīd tā kā procesā. Un tad pēc 11 mēnešiem, viņam šis dienesti beidzies. Un, protams, nav tā, ka viņš aiziet un pazūd. Vai ne? Tad ļoti bieži ir jautājums par to, kas tad notiek ar karavīru pēc 11 mēnešiem, vai ne? Tev arī tas interesē. Nu, lūk, tad ir šī tā saucamā rezerves karavīru apmācības programma, kur tad arī mūsu interese ir ar šo te Valsts aizsardzības dienesta karavīru, kurš ir sekmīgi šeit uzturējies un veic savus dienas pienākumus, turpināt uzturēt saikni. Un tā mūsu nodoms ir viņu laiku pa laikam iesākt uzreiz uz karavīru apmācību, un ja tīpaši, ja viņš ir specializējies kādā jomā, kā piemēram karavīrs glābējs, tad mēs viņam arī šo specialitāti uzturam. Ļoti bieži tas notiek tieši arī sudraba bultas laikā, kas tūjotās jau septembrī mums šogad jau būs arī šādas mācības, un iespējams jau, ka daži vai šī iesaukuma Valsts aizsardzības dienesta karavīri arī jau piedalīsies šajās mācībās. Ja? Un tas tādā veidā, kā mēs uzturēsim šo kontaktu un saikni ar viņiem arī pēc 11 mēnešu dienas, lai nav tā, ka visi 11 mēneši pagājuši un čau, un uz redzēšanos un vairs nekāda iespēja nav. Īstenībā Valsts aizsardzības dienesta karavīriem ir tāda unikāla iespēja, ka nodienot 6 mēnešus, ja viņam ir tik ļoti iepazīties profesionālais dienests, kā tāds, kā šeit viss notiekās, viņam ir visas iespējas pāriet uz profesionālu dienestu. Tas nozīmē, ja viņš ir pabeidzis pamatapmācību, viņam vairs nav šī pamatapmācība jāiet, viņš jau uzreiz tiek noslēgts ar viņu līgums, un viņš tiek ieskaitīts vienībā, un viņš savu turpmāko dienestu turpina kā profesionāla dienesta karavīrs.